Skaties daudz, mākoņu sauc, sirds bailes drīz, īdotiem brīz. Paldies jums! Radīsim brīdi! Vakar, godājamie rīznieki, добрый вечер, уважаемые рижане. Šodien mēs esam sapulcējušies laikā, kad pasaulē ir krīze. Mēs esam sapulcējušies laikā, kad daudz cilvēku zaudē darbu. Mēs esam sapulcējušies laikā, kad daudzi cilvēki nezin, kas viņus gaida. Viņi nezin, kas viņus gaida rīt, viņi nezin, kas viņus gaida pēc mēneša. Jo tie, kas ir pazaudējuši darbu, viņi nezin, kur atrast darbu. Tie, kas vēl nav pazaudējuši darbu, tie baidās no tā, ka viņi šo darbu pazaudēs. Un šādās bailēs, šādā izmisumā mēs esam dzīvojuši daudz pēdējos mēnešus. Tās ziņas, kuras cilvēki ikdienā saņem no masu mēdījiem, no dažādiem speciālistiem, politiķiem, ir tādas, ka viss būs tikai un vienīgi sliktāk. Un tad, kad kāds saka, ka mēs esam sasnieguši to zemāko punktu, tad kāds cer, ka tā jau ir labā ziņa. Zemākais punkts vēl nav sasniegts. Zemākais punkts var tikt sasniegts tad, kad bezdarbs turpinās pieaugt, ka tiešām šai valstī būs daudz lielākas problēmas nekā viņas ir patreiz. Jautājums šodien tas, kurš mums ir jāuzdod visiem, tātad ikvienam no mums, ko mēs šodien varam darīt, lai Latvija būtu savādāka? Ko mēs šodien varam darīt, lai mūsu bērni